viņš parādījās, nejauši tas gadies, parādījās kā tāds latviskā gara spēka paudējs. Tas sākās filmā Mans draugs ir nopietns cilvēks. Jo līdz tam viņš bija tāds pjēgurīšs, raksturīšs. Tur Vilkenmeistars X bija, vai citā, ka tur kā valns lēkāja skraidīja, vai kaut kāds tur ierēdnis bija. Vienmēr tāds šķinavnieks, kaut kāds tāds ar tādu, kaut kādu kariķētu, tādu krāsu, bet šeit piepiši visā savā gadu košumā, skaistumā, vienreizīgumā, pozitīvo enerģiju un pozitīvs tēls, kas viņu, es tā prieku var teikt, aizdalīts tam, ka viņš atklāja Tautas frontes kongresu un ar savu optimismu, dzīves gudrību, jo viņš savaldzinājis daudzu tautiešu sirdis, ka pat ienāca tāds priekšlikums pasludināt viņu kā nācijas tēvu. Pēc tam sekoja arī citas lomas tāds. Arī tas ir limuzīnā, pēc tam man nāca tas Pigala Frīdis, vai tur citās filmās pie citiem bija. Tā viņa notika, bet es visvairāk gribētu runāt tieši par viņu šo dzīves filozofiju, un tas sākās nenopietnā cilvēkā. Es jau zināju, ka viņš bijušais latviešu strēlnieks un gribēju to tā kogriezēja biogrāfiju atspoguļot arī lietās, mantās, kas pie sienas. Un prasīja Evaldi, vai kaut kādas bildes no strēlnieku laikiem, jā. Es pārliecināts, ka viņi ir. Es prasīju, vai ka vajadzētu pie sienas, bet nav. Es saku, kā nav? Nodega visas kā kad. Nu, pirms kara māja nodega, visas bildes sadega, viss, kas bija sadega. Es saku, ai, kāpēc, ai, ļoti labi, ka nodega. Es saku, kā labi? Zini, es pēc tam pārdomāju visu dzīvi un sapratu, ka cilvēkam nevajag tik daudz, kā viņam liekas. Viss, pēc kā mēs tā dzenamies, viņš saka, vienā mirklī var pazust, un tev paliek tikai tas, kas tev piederēs.